Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti. Mans vārds ir Lauris Zalāns. Šodien mēs esam ieradušies, lai uzpildītu atkal manu bio grozu pie Gunāra Vīganta, jeb saimnieka Neganti Gardi saimniecībai. Šodien mēs runāsim par un ap gaļas lielopiem. Iesim iepazīsimies ar Gunāru un paskatīsimies, ko tad skaistu mums atnesīs un gardu šī epizode. Gunār, sveiki! Sveiks, Prieks iepazīties. Esam atbraukuši pie jums ciemos Neganti Gardi. Pareizi? Tieši tā, tieši tā. No kurienes dzimis tāds nosaukums? Es saprotu, kaut kur tur varētu būt arī uzvārds, jā, Vīgants klāt. Jā. Gants, Neganti. Tā kā ar brāļiem bijām jaunāki un nebijām apkraujušies ar govīm, tad draugi mūs mēdz saukt nevis par brāļiem Vīgantiem, bet par brāļiem Negantiem. Tā tas arī sanāca, jā? Jā. Nu, re, kur ir tās skaistos un skaistuļi arī tur ir? Te ir jābūt vienam tēvam, jā. Viens ir. Nu, ar ko viņi varbūt atšķirās no tā, kad ir konvenciālais un kad ir bio? Tur ir īpaši kaut kāds, es nezinu, stāsts apakšā, kā viņi aug, ar ko tiek baroti, kādā veidā tas atšķirās. Jā, ja runājam par lielopiem, gaļas lielopiem, tad galvenā atšķirība no bioloģiskās saimniekošanas un konvencionālās saimniekošanas ir tāda, ka bioloģiski audzēt lielopi parasti ir ekstensīvāk audzēt. Tas nozīmē, ka viņi ir vairāk uzturējušies ganībās. Ir regulas, kas nosaka to, cik lielā platībā dzīvniekam jāganās, cik lielā platībā jābūt nodrošinātiem viņiem novietnēm. Tā, lai šie dzīves apstākļi dzīvniekam būtu pēc iespējas pietuvinātāki tiem apstākļiem, kādos dzīvnieki dzīvo dabā. Runājot par šiem te lielopiem, nu tieši par dzīvošanu ārā, ganībās, kaut kur ir dzirdēts, ka viņi palīdz vai kaut kā tā pareizi laikam ir teikt, ka viņi uzlabo ainavu? Nē, bet kaut kas tam līdzīgs ir dzirdēts, runājot par tiem lielopiem. Vismaz šeit, Vidzemes reģionā, redz, kā mums šeit apkārt ir ļoti daudz dabīgās pļavas. Tiek izmantoti krūmāji, kuros dzīvnieki iet pakasīties, viņiem tiek nodrošināts komforts, un vēl plus šie krūmāji arī darbojās kā dabīga aptieka priekš dzīvniekiem. Principā, ja dzīvniekam kaut kas trūkst, viņš atradīs šajās dabīgajās pļavās to puķīti, ko apēst, lai principā sevi izārstē. Un principā dzīvnieki ārā uzturās tik ilgi, kamēr neatnāk sniegs. Ja uzkrīt sniegkārt, tad, protams, tad dzīvnieki tiek vest mājās. Mēs varam pieiet tuvāk, vai viņas būs bailīgas riktīgi? Tu vari mēģināties drosmīgi. Ejam, iepazīstināšu jūs ar Otello. Otello, jā? Šis čalis ir atceļojis no Francijas. Vai, tu nost. Paska, kā viņš jau skatās drusciņ. Jā. Beidz ēst tagad. Puika. Oi, kāds tu. Ej, tu nost. Tad, kad mēs izvēlamies vaislas buļļus. Wow! Ej, tu nost. Kas pa milzeni? Tonna 200. Tonna 200. Wow. Sanāk tātad viņš uz visām šīm dāmām ir vienīgais nodarbinātais kungs. Viņš ir viens no laimīgākajiem dzīvniekiem, es domāju, rajonā. Jā, tā varētu būt. Mēs redzam rekur teliņus, jā, tātad tur ir gotiņas. Respektīvi, kāds ir tas process, kurā mirklī jau tas aiziet tālāk, teiksim, no lauka uz gaļu? Cik ilgs var būt starp to, ka dzīvojam vēl šeit un pēc tam jau dodamies nākamajos medību laukos? Ir mazliet jānodala divi procesi. Viens ir tas, kas notiek šeit. Šeit dzīvo mammas ar tēvu un ražo teliņus. Un tad, kad teliņi jau pietiekami liela, 8-9 mēnešu vecumā, viņas ņem no mamām nost, lai mammas var atpūsties un gatavoties nākamajiem teliņiem. Govīgi katru gadu viens teliņš. Un tālāk tas teliņš, ja viņš ir paredzēts gaļas ieguvēt, tad viņš gaļas to svaru sasniedz apmēram 1,5–2 gadu vecumā, atkarībā no ģenētikas. Un cik šiem ir? Šiem mazajiem tie ir pāris mēneši. Viņi vēl maziņi galī. Un cik jums vispār kopā tad ir lielopi? Mums ir 5 šādi harēmi. Kopā apmēram 160 zīdītāju govis. Un plus vēl attiecīgi visi jaunie, gaļas lopi. Kopā apmēram 500 dzīvnieku. Mēs varam kaut kur aizbraukt, paskatīties jau tie, kas dzīvojas, varbūt iekšā kaut kur jau gatavojas kaut kādam nākamajam procesam sanāk? Paskatīsimies, jā, tad nākamā procesā. Paskatīsimies.
Jautājums ir par tātad bioloģiski certificētu produktu logo. Ir tāds īpašs, ja, kuru norāda, nu tad visiem ir skaidrs, ka ir bioloģiski certificēts. Kas ir attēlots uz tā logo? Nu, ja nemaldos, tā varētu būt zaļā karotīte, kas, manuprāt, liekas, vai arī, bet loģiskāk būtu, ja tas varētu būt ISO certifikāts. Varbūt 2 bultiņas iespējams, kas uz apli viena otrai griežas, bet es neesmu līdz galam arī pārliecināts. Varbūt kaut kāds burts uzrakstīs vai kaut kas uz to pusi, bet nemācīšu, neesmu kompetents šajā jomā, teiksim tā. Es atceros tikai zaļu karoti. Par bioloģisko runājot, tur ir tāda Eiropas Savienības karoga zvaigznītes, lapas formā uz zaļa fona. Jā, pareizi, jā. Es atceros tagad, jā. Nu, laži, parādīšu tev mazāk. Tā, nu mēs esam mājoklī iekšā, jā? Jā, nu, šito varētu nosaukt par dzemdību zāli. Dzemdību zāli. Jā, šie teliņi ir, viņiem te nedēļa veci teliņi šeit. Tādi maziņi. Sanāk, ka te ir mammas ar saviem teliņiem, ar saviem bērniņiem. Pareizi? Jā, gotiņi atnesās, pēc tam viņiem ir jāpavada laiks kopā, kādas pāris dienas tikai mamma ar teliņu, un pēc tam viņus pārliekam šādos bērndārzos. Bērndārzos. Gribēju pajautāt par gaļu tieši. Nu, tātad kā parastais cilvēks, parastais mirstīgais var atšķirt bioloģisku no konvenciāla? Nu, kas ir varbūt kaut kādi tie kritēriji vai jāskatās uz paciņas? Labi, uz paciņas tu vari redzēt tur to bioloģisko zīmīti virsū, bet vēl kaut kas cits. Nu, principā bioloģiskais marķējums, tas ir tas galvenais, kas nosaka šī produktu kvalitāti. Tāpēc arī mēs esam izvēlējušies saimniekot bioloģiski, lai mēs varētu šo bioloģisko marķējumu izmantot. Tas ir kā lielākais garants pircējiem, ka tas produkts ir bioloģisks. Bet tīri vizuāli, jā, un garša varbūt. Jā, tīri vizuāli ganībās audzēta lielopu gaļa, viņa ir sarkanāka. Nu, lielopi ir vainojumi bišķiņ pie globālās sasilšanas. Tā ir taisnība ar saviem purkšķiem. Varbūt ne tikai purkšķiem, bet tas ir tas, ko es esmu dzirdējis. Nu, daļai noteikti tam var piekrist. Ja runājam par purkšķiem, tad manuprāt, būtu jāizdala bioloģiskā lopkopība no konvencionālās lopkopības un pienlopkopība no gaļas lopkopības. Bet, ja pastamies uz mūsu saimniecību, kur dzīvnieki ir ārā ganībās 70–80% no gada, tad tās emisijas, nu, un arī kūtī, kad dzīvnieki atrodas kūtī, tad viņi atrodas dziļo pakaišu kūtī. Līdz ar to tie pakaiši absorbē šīs nevis emisijas, vienkārši neizdalās tik daudz ārā viņas gaisā. Bet tiešām tur iekšā ir kaut kas tāds, nu, kas tik ļoti ietekmē to dabu. Es nekad to nebūtu iedomājies, tad jau tikpat labi arī cilvēks ir tas, kurš ar saviem kaut kādiem izdalījumiem ietekmē visu. 43,000. Tik daudz īpašo gaļas lielopu aug 1200 bioloģiskajās saimniecībās. Lielāko mūža daļu pavadot ganībās zem klājas debesis. Šis salīdzinājumam. Latvijā ir 54,000 mājputnu 718 bioloģiski certificētās saimniecībās. Un 30,000 aitu, kuras mitinās 298 bioloģiskajās saimniecībās. Laurij! Paldies, ka padzināji mūsu lopiņas. Lūdzu, tavs biogros no mūsu lielopgaļas produkcijas. Super, paldies, Liels. Man bija prieks tiešām paciemoties pie jums. Kas tur ir iekšā? Tie ir dažādi griezumi, sākot ar malto gaļu, beidzot ar steikiem, ko mēs arī piedāvājam. Un kas ir tavs mīļākais? Nu, nemeloši mans mīļākais ir mūsu lielopu kupātiņi. Pagad, tie te ir kaut kur slēpjas, vai tos tā kā tavi mīļākie nedēļi man šoreiz? Bet principā viņi ir ļoti viegli pagatavojami, tāpēc tie ir mani mīļākie. Nu super, paldies, Liels. Uz tikšanos nākamreiz, veiksmes darbos. Labi, paldies.